Izstāde ir veltīta Latvijas Universitātes 75. konferences starptautiskas starpdisciplināra simpozija smilts un stikls ietvaros. Un šeit var apskatīt Latvijas Universitātes zinātniskos rakstus, kas ir veltīti tieši stikla izpētei. Tad ir praktiskie paraugi no Latvijas Universitātes un Rīgas Tehniskās universitātes laboratorijām, kā piemēram smilšu veida, krāsas, izmēra, smilšu šieteņu paraugi, ko var aplūkot. Tad ir pieejami arī dažādi paraugi optiskajos stiklos, atspoguļots temats ar paraugiem būvniecībā un audumu ražošanā. Un šie paraugi ir no Rīgas Tehniskās universitātes silikātu materiālu institūta. Izstādē aizņem šie praktiskie paraugi no Latvijas Universitātes ģeoloģijas nodaļas. Šis Latvijas Universitātes rakstu krājums, kas ir 1929. gadā izdots. Tāpat ir arī aplūkojama un raksturota disertācija par šo tēmu. Izstādē ir aplūkojams Imanta Ziendoņa pirmais dzejoļu krājums, zemes un sapņu smiltis. Tad temats ir raksturots arī latviešu vitrāžās. Izstāde bagātina Latvijas Mākslas akadēmijas stikla mākslas katedras Agneses Gedules un studentu mākslas darbi. Dažādā izpildījumā var aplūkot šos krāšanās mākslas darbus. Izstāde būs skatāma Latvijas Universitātes dabas zinātņu akadēmiskajā centrā līdz 31. maijam. Izstādes apskates laiks ir neierobežots. Laipni gaidīti aplūkot izstādi.